gars uzrunāja, kad man ir jāstāsta, kā šī mazā kopiena izauga, kā sākās. Un man panožēli es tiešām runāšu latviski, tāpēc, lai es visu atcerētos, visu es neatcerēšos, bet lai es varētu pateikt, kā īsti kā bija, man jārunā latviski. Jā, izstāstīt. Man liekas, ka visiem būtu ļoti interesanti zināt, kā mums sākās šī mazā draudzība, ja šo kamašajā. Neviens nesaka, jā, ne. Jā. Vispirms es iesākšu ar šo telpu. Es biju Vasarsvētku draudzē. Un šeit bija kopmītne. Un man ir ļoti labas atmiņas, un tāpēc arī to es gribu dalīt līdz, kā viss tas iesākās, kā es no šejienes, kā tas kungs Adonai man no šejienes izveda. Šeit bija kopmītne, mēs visi strādājām un cēlām. Es pat, ja būtu tā ienācis prātā, būtu pat fotografijas atnesus līdz, kā visi šeit tapā. Un pienāca 2001. gads, arī, ko man pēdējo reizi apsveic šeit 60 gadu jubilejā. Es esmu zinās, cik man gadi, kas prot rēķinu. Jā, un pienāca. Jā, man ļoti žēl, kad neviena nav. Es skatos no tiem, kas mēs bijām kopā. Mēs bijām, jā, un pēkšņi tā, tas bija 2001. gadā, vienā trešdienas vakar lūkšanā. Starp citu arī šeit nāca māsa Sniedze un Mērija tāda. Un viņa man pienāca klāt, viņa saka, tev jābūt ir sestdien uz lūkšanas vakar pie maniem. Es biju ļoti pārsteigta, es saku, labi, es iešu. Brīvs vakars, sestdien, tāpēc ne. Un pēc tur aizgāju, vai ne, tas bija uz Zāļu ielu, mēs bijām 6 māsas. Un nevienu es neredzu šeit. Es varu arī nosaukt vārdus. Tā bija Sniedze, Malda, Mērija, Zentiņa, Rita un es. Un mēs sākām lūkšanas. Es neko nezināju, ne par Ješua Mašiaku, ne par tādu Izraēlu dievu, vai tādu, bet trīsvienību, lai es biju Vasarsvētku draudzē, bet man tas nebija. Man bija viens vienīgs dievs. Un tā mēs vadījām lūkšanas, un es pēc mēneša jau vairs nenācu uz šejieni. Es vienkārši nevarēju. Es nevarēju to mācīt vai klausīties. Protams, bija mācītājs Sergejs Renčuks, kurš ir aizbraucis uz Ameriku. Ūdeņš klausīt. Un pagāja mēnesis, jā, un tad arī pievienojās pa māsiņām klāt. Un mums sākās lūkšanas un ļoti svētīgas lūkšanas, un pagāja jau kaut kāds mēnesis vai 2 mēneši. Un tad mums bija šeit cits mācītājs Daniels Pederasa. Man liekas, ka viņš tagad Madonā kaut kur ir. Un es viņam pateicu, kad es eju prom. Un viņš bija ļoti pārsteigts, un viņš saka, cik es arī biju līderos, viņš saka, es gribu redzēt un zināt, kur tu aiziet kādā vietā. Viņš man, protams, to atlūgumu nepieņēma, bet es viņiem norunāju satikšanos, un viņš satikās ar Sniedzi. Un bija ļoti liels pārsteigums, kad viņi bija redzējuši viens otru sapnī. Un es nezinu viņu sarunu, bet es pastāstīju, bet tā īsti atlaist es nebiju. Viņš paldies par patratnešu atlaist. Un mēs sākām, domājam tā, ka mums vajag arī 10. dot. Mēs jau esam kopā pāris mēnešus. Mēs atdalījāmies un sākām arī 10. dot. Un tā pienāca 2002. gads.
mums bija mācītājs, mēs, protams, nolēmām, ka mums vajag mācītāju, un tā īsumā es tā pastāstīju, es saku, es neesmu gatavojusies, man viss tā galvā jūk, kā pēc kārtas notika. Un, jā, mēs runājām, kad mums vajag mācītāju, un mums bija 2 kandidāti mūsu pulciņā, mēs piekritām, kad aicināsim, un Annas baznīcā bija, es neatceros, vai tur bija kādi svēti, kas tur bija, es nezinu, bet tur bija aicināts mācītājs Jānis Uzlunkevičs un Samuels Cipēns par savu komandu, kā tur es teicu. Un mums šie abi kandidāti bija pie sirds, un mēs izvērējamies, ka mēs aicināsim, lai viņi nāk mums un sludinātu visaugstā vārdu. Un tā sagadījās, ka mēs aizgājām, kad Jānis Uzlunkevičs vispār nebija izdevies. Un mācītājs Cipēns piekrita, un tā viņš pie mums atnāca, un mēs sākām tā kā satraukušies, domāt, kā mēs uzņemsim ebreju mācītāju. Viņš tā knēja cūgaļu un tādā ziņā, un sākām domāt, kā mums jāgatavojas, kā viņu uzņemt. Nu, tie bija mūsu pirmie soļi. Mēs, protams, to nezinājām un nemācījāmies, tāpat kā vispārējie kristieši un mācītājs. Pie mums atnāca, es vēl tagad atceros pirmo reizi. Māsa Zentiņa ir, kā saka, mūžībā, ka viņa teica, nu, cik jūs labi izskatāties, viņa vienmēr tā mīļi teica. Un viņš teica, jā, bet vai jūs mani pieņemsiet, es jau labi, es jau šā un šitā. Un tā mūsu sadraudzība sākās, un tā mēs nolēmām. Viņš saka, man pašam ir draudz, es pie jums šabatos braukt nevaru. Ja jūs esat uz mieru, es pie jums braukšu svētdienās. Un viņam bija jābūt savā draudzē šabatā. Mēs piekritām, un viņš pie mums katru otro svētdienu brauc uz mieru. Un tā mēs nolēmām, ka mums vajag mācīties un ka mums vajag savu nosaukumu, un tā mēs izvēlējāmies, bija daudz kandidatūras, kā mēs nosauksim, un beidzot izlēmām, ka mēs sauksim savu kopienu Ješua HaMashiach vārdu. Un tā gāja laiks un bija, kā jau visās ģimenēs, ikdienā, tā arī garīgā, visāds, kas var pieņemt, kas nevar pieņemt, un kam tas nepatīk, un tā iziešana no Ēģiptes mums katram savā dzīvē ir jāiziet. Skatoties arī uz šiem jauniešiem, kuri visi zina Toru no mazietnes, viņi mācījušies, bet es varu pateikt, ka jums viss būs no sākuma jāiziet. Jāiziet cauri šai Ēģiptei savā dzīvē, jātīra sevi, jāšķīstās, lai izprastu, kas ir tas, un lai kā ir svētos rakstos rakstīts, kā visaugstais mums iepūt savu dvašu, un mums ir 2 dvēseles, nešamā un nefeša, un nefešai jābūt tāpat. Nešamai, lai notiktu šī sirdsprāta apgraizīšana, atteikšanās no vecā cilvēka, no savu sirdsprāta, un lai viņi visvarenā dēls Ješua Mašiachs, mūsu glābējs, varētu dzīvot mūsos, lai mūsos būtu templis, kurā viņš var mājot, un lai mēs visi atgrieztos nepaši tīri atpakaļ pie mūsu glābēja Ješua Mašiachs. Un tas ceļš ir jāiziet caur grūtībām, liecinot, stāstot par to, ko mēs pārdzīvojam, un kā saka, mums ir jāatjaunājas ik rīt, un man gribas teikt, kad viss ir ļoti labi. Protams, mūsu mācītājs aizgāja mūžībā, un mēs esam sadalījušies par tādām, es varētu teikt, ģimenes vai grupiņām vai kaut ko tam līdzīgu, vai ne. Un mums ir teorētiķi, mums ir tulkotāji. Es teicu tā, kā es esmu saņēmusi un kā es jūtos. Bet mums ir vajadzīgs gans. Mums ir vajadzīgs, avīm ir vajadzīgs viens gans, kas visu sapulcina vienā ganām pulkā un ved uz Izraēlu pulti caur Ješua Mašiahu. Un bez gana mēs nevaram, jo ganam ir avis,
Un skolotājiem, ja nav klausītāji, ja nav skolnieku, tie ir tikai mazi pulciņi. Un ja mēs tik tiešām ticam, ka mēs būsim mūžībā kopā Debes Tēvu, un ja mēs gribam pildīt baušļus un likumus, ka mums visiem viens ceļš, un tur stāv rakstīts, mīli savu ienaidnieku kā sev pašu, mīli savu tuvāko kā sev pašu, lūdz par to, kas tev kaitina, kas tev dusmo. Un tāpēc, mīļie, mums ir jāpilda baušļus, mums jāmīl savu tuvāko un jālūdz par viņiem. Un mums visiem ir jāiet kopā. Ja mēs gribam, mums tā debesīs arī būs jābūt visiem kopā. Nu, es neteikšu debesīs kaut vai. Kā Dieva vārdā ir teikts, ka viņš nāks uz zemes virs atkal otrais kopā šajā 1000 gadē. Mums visiem būs jātiekās vienā vietā kopā. Un arī būtu labi, ja mēs šeit varētu. Un ja mēs tiešām gribam pildīt šo balsu un mīlēt vienu kā otru, un daudz nav. Man būtu viens lūgums visiem. Kopā iecelties un lūgt par tiem, kas nav mūsu kopā, kas ir slēguši derību kopā ar mums, kas ir tālu prom aizgājuši, un citi, kas varbūt ir nomaldījušies. Lūkšanā lūgt no sirds, jo stāv rakstīts svētos rakstos. Kur 2 vai 3 vienā prātā lūgs, to Debes Tēvs dos. Un ja mēs gribam lūgt par mūsu mīļajiem, kas ir nomaldījušies, derību slēguši un aizmirsuši, lai viņi atgriežas atpakaļ, tad darīsim to. Tagad un tūlīt. Ješua Mašijā kā vārdā. Amen.